Baltajā naktī tiešām piedalāmies no 2007. gada, un tas pirmais gads arī bieži vien ir spilgtākais, kā pats sākums. Un tas bija Andrejsalā, kad Andrejsalā mutuļoja radošums un visa veida mākslas uzplauka uz līdzenas vietas. Protams, Spilgts ir arī pēdējais pasākums, kur sanāca ļoti krāšņi gan vizuāli, gan dejojami. Šis gads tiešām ir īpašs ar to, ka tiek apvienotas divas programmas – videogrāfija un atraktors. Tātad būs arī improvizācija formāts ieviests videogrāfijas pamatidejā. Un pamatideja ir attēlu un skaņas apvienojums, radošs un šo te divu komponentu miedarbība un arī telpa. Un telpa šoreiz ir kā suns, tāda analogā kino Citadele, un atbilstoši mēs sadarbosimies ar Baltic Analog Lab, vietējo laboratoriju, kas pasaules mērogā strādā ar analogo kino, eksperimentē ar 16 mm, 8 mm, veido paši attīsta filmas, veido cilpas un uzstājās paplašinātā kino tehnikā. Pirmie mākslinieki uzstāsies ar kodoskopu pavadījumu, un tie, kas uzstāsies ar skaņu, būs tāda postfolka kopa Izkapts un Slēpe, kas muzicēs uz pašdarinātiem instrumentiem, kam sekos Jākaps Nīmanis ar Elīzu Dambrovsku ar priekšnesumu no JRT izrādes Sprīdītis, kas arī būs ar dzējas pavadījumu, un vizuālā komponente būs found footage, kas ir atrastās kino lentes no mājas arhīviem. Būs arī Imants Daksis un Andris Indāns ar programmu Andromēda mēs nākam. Un, protams, būs Andris Fidotovs, BAL pārstāvis, kurš strādā ļoti izsmalcinātā tehnikā, kur attēls un skaņa tik tiešām ir saistīti. To visu noslēgs BAL improvizācija, kur daudzie BAL dalībnieki improvizēs kopā ar ļoti interesantu mākslinieku no Austrālijas. Noteikti varu tikai silti ieteikt atnākt, atrast laiku un apmeklēt kā suni Baltajā naktī un pašiem redzēt, dzirdēt, izjust visu to, par ko mēs šodien stāstam.